Tev tā mazā blusa uzlica, jā? Kura? Nu, Sandija tak jau. Man ar viņu sarunāja visādas bezkaunības un aizskrēja. Kā tev šķiet? Pateikt Jānim? Nē, es domāju, ka nevajag. Labi. Kā tu domā? Vai Sandijai ar Jāni, ar saimnieku kaut kas ir? Es nezinu, kas man daļas. Nu jā. Es tāpat vien. Bez tam es domāju, ka Sandija ir pārāk stulba, viņai ir pārāk šaura piere, lai savaldzinātu Jāni. Es gan Sandiju tik zemu nevērtētu, un kur tad tu redzi Jāņa izcilās prāta spējas? Ko? Bet ja viņš nebūtu tik gudrs, tā taču tik viegli nesaliektu ragā veco saimnieci, vai ne? Es domāju, ka Zigrīdu nemaz nav tik viegli saliekt. Kā maiksti. Tu biji klāt? Nē. Kā tad tu zini, kas notiek starp Zigrīdu un Jāni? Es uztveru informāciju. Sevišķi pēc meditācijām un naktīs. Man atveras kosmiskie kanāli, un es saņemu informāciju par pilnīgi visu. Starp citu, ja tu gribi uzzināt, vai tavs vīrs tev ir uzticīgs, pavaicā man. Redz, cik žēl, ka man tieši tagad jāiet pašā interesantākajā vietā. Bet tev gan ir satriecoša informācija. Wow! Čau, Sandija. Čau! Nāc blakus. Nu, tikai tad, ja kungs arī aicinās. Lūdzu. Paldies. Iepazīsties, Ritvor, tā ir mana bērnības draudzene Sandija. Esam jau pazīstami. Skatos, tāds milīgs pārītis sēž. Kā dažas meitenes pieprot mainīt čaļus. Vakar jau cits, šodien atkal cits. Nu, tevi jau man nepārtrumpot. Nu, ko nu es? Sēžu mājās kā tāds sunīts. Starp citu taisījos tev apciemot. Baigi forši. Bet tikai ne šonedēļ. Šonedēļ mums viss ir saplānots, vai ne? Dievina cilvēks ar dižiem plāniem. Sevišķi vēl zini, kā šie plāni tiek taisīti. Nu, ko tad es iešu? Tā. Čau, tu man piezvani. Obligāti, obligāti. Tiešām bija liels prieks jūs abas divas satikt. Kaut kā garstāvoklis pacēlās. Pagaidi. Nāc, nepamāli. Mums vidū čīst grību. Durvis jāiztaist. Es kaut kam uzskrēju virsū. Au! Es uztūros, sapinos, vairāk netiku tālāk. Nekā, bet mums mājās nekādas lamatas neliek. Kas tas ir? Vai, mamma sadīklīts. Paskaties, kāds skaists. Viss sapinies. Tas nozīmē, ka mamma ar papu ir sākuši kašķēties, tāpēc, ka tad, kad viņi kašķējās, tad mamma vienmēr sāk adīt. Jā, runā, ka rokdarbi palīdz un pret stresu. Kā ne šitajā gadījumā? Paklausīni, ko kāja. Zinu, ko, man nav nekādas pieredzes, kā puisis jāieved savās mājās naktī, tāpēc es nezinu. Ārprāts sapinos. Nāc. Neapkās puķi. Pagaid, es tuīt nākušu. Kas tur? Oi, Jēkabs? atvaino, uzmodināju tevi, jā? Kur nu vairs miegs?
Viņčiks, tas labi. Kur papus blandās? Kā, nav mājās? Nu, varbūt, ka viņam kaut kas neparedzēts gadījās. Neparedzēts ir visstrakāk. Iesim, ierausim. Ja? Mamu, es gribēju drusīt palasīt. Un man šausmīgi nāk miegs. Nav neviena. Gatavs. Pārliecinoši papīrīts. No abām pusēm. Sūti prom, lai pēta. Un skrien šur par investīcijām. Gribētos ticēt. Kāpēc tik skumīgā valstī? Kas satrauc? Nu, stāsti. Stāsti. Ja būtu ko. Ziniet, ar mani ir tā. Dzīvoju mierīgi. Pēkšņi kā zibens priekšnojauta. Turpini. Lūdzu, tālāk. Pārmaiņu priekšnojauta. Un tāds prieks. Tūlīt kaut kas notiks. Tā bija, kad nācu strādāt šurp, bet... Kas? Kas tad ir? Laikam sasteidzināja notikumus. Nav sajūta, ka būtu sācies tas jaunais, kura dēļ vajadzēja... Muļķa vai necerp? Gundega. Pagai, ja tu zinātu, cik precīzi tu visu raksturoji. Es pazīstu šīs izjūtas. Ar mani tieši tāpat. Bet kopš mēs satikamies... Piedodiet. Man dažreiz izlaužas emocijas. Piedodiet. Par ko, mīļā Gundega? Es esmu dziļi aizkustināts. Vēlos vaicāt. Tikai atklāt. Vai tu izjustu tādu pašu cieņu, ja te nesēdētu biznesmanis Cerps, bet vienkārši ierīnas klerks Jēkabs, kurš visu sāk no nulles? Kāpēc par firmas krahu runāt no pamata? Gundeg, tu mani nesaprati. Bet varbūt negribēji? Nu savu dūri piemērīsim. Nu, būs jau tagad ar labi. Vai kā man bērni ir apnikus te tā vaļošanās? Nu, paguliet, paskatieties televizoru. Nu, cik tad var, nu, ja tev vēl rādītu kārtīgus vīriešus? Nav. Puišaļi, gludiem ģīmiem noskūt, izpletēt. Vīrietim tomēr jābūt ar bārdu. Tad ir solīti, tad ir cēli. Tad paskatieties, kā kaimiņas nocis. Pavisam cits imičs. Mam. Tev bārda ļoti labi piestāvēt. Tiešām? Valdi, te ir Būs jāpamēģina. maizītes un kafija. Paldies Ko tev. tad tu rod līstenīs maizīties? Man garšo ar sieru. Vai dieviņa sieru, nu tāda niekošanās, nu šķiņķi vajag Zigrīdi. Un termosā lūdzu ielej viņam baltu kafiju, nevis to melno suslu. Dzirdi? Tu man drīz mācīs, kā man ir jāelpo. Nu, tāpēc jau nav jāļaunojās. Labi. Atā. Atā. Jā, jāskrien uz darbu. Atā, mamīt. Nu, laimīgi. Ne zelta sirds tam puikam. Mammīte, jo tad tik dabiski tas viņam tā iznāk arī. Un tik paklausīgs ir un tik labs ar tevi. Ak, tu saka, no 6 gadi jau pa bērnu namiem. Nu, saki vēl, ka neiznāk kārtīgs cilvēks bez vecākiem.
Mamma, tu ļoti uztrauktos, ja ar Valdi kaut kas notiktu. Jēs, ko tu? Vai tev uz tām būvēm viņam tu tā ļoti augsti ir jāstrādā? Nē. Nu, ko tad tu tā runā? Nu, tā kā tu arī uz to savu zīlētavu. Man... Nu, un paņem līdz to medus bundulu, ko es tev tur sāņus nolikām tanī dienā. Nu, un iedod tai, nu, kā viņi sauc tai tām smukajām acīm to. Nu, tai, Tamāra. Ne, ja tāda vedekla man būtu, es aizvērtām acīm viņu ņemt. Nu, pasteidzies, nu, nenokavē, tak, ko tu... Nu, tak izdari, kā es tev teicu. Un nodod labas dienas no manis viņai. Tev nopirkt nekā nevajag? Ko te? Ne, man nekā nevajag. Labi, tā. Vajag teikt, ka tās ir dodas uz priekšu. Jūs ties galvenais. Lūdzu, apsēdieties, nomierinieties. Ko jums var piedāvāt? Pistolī! Ar šitādiem matiem man atliek tikai nošauties, par ko jūs smejaties, boisīt! Sandī, kas te notiek? Pasakiet, vai viņai certifikāts ir? Kā es varēju zināt, ko kā tā krāsa reaģēs uz viņas mājās balinātajiem matiņiem? Es apmeklēju Rīgas labākos salonus, un šeit man ievilināja sludinājums par fantastiskām cenu atlaidēm. Jūs to izlasījāt šajā laikrakstā? Tieši tā. Lūdzu, modernākais aprīkojums un jaunākās metodes. Galvu viņa man mazgāja parastā izlietnē, un es par to sūdzēšos sanitārijā inspekcijā. Starp citu, normāla izlietne, jā? Jā, mūsu reklāma tiešām ir pāragra. Kundze, kādā veidā es varētu to visu tagad kompensēt? 50 latu. Kāda mums apetīte! Jā. 50 latu. Te būs nauda. Es ceru, ka ar to arī starpgadījums ir izsmelts. Varbūt, ka jums vēl kaut ko es drīkst piedāvāt. 50 gramu. Kompānija. Salāts. Kas tās tādas par stulbām idejām, ko? Man gribējās strādāt, un es nevaru gaidīt, kamēr tas remonts vēl kāds mēnešiem ilgi. Tu gribi, lai mēs bankrotējam jau rīt? Tu zini, kādas baumas viņi izlaidīs pa visu pilsētu. Tu zini, kādas naudas sods uzliek. Vispār nafīgi tu viņai iedev tos 50 lats, viņas smadzenes kopā ar pakulām tik daudz nemaksā. Tu esi idiota, vai tu tikai par tādu iztaisies, ko? Uz spēles ir likta visa mana nākotne. Bet viņai redzēt strādāt griboties. Varēsiet ārā un slaucīt pagalbu, ja tu pratīsi. Zini, no idiota dzirdu! Kas tev te meklējams, ko? Sandī, kas tad nu ir? Nu jau pietiks raudāt. Nevar. Viņš man pazemoja tās lupatu bundas priekšā. Es saprotu labi. Es sataisīju nepatīkšanas, bet viņam vajadzēja būt taktiskākam pret mani. Jā, viņš ir gan nesavaldīgs. Es ar laikam nepiekritīju. Kam? Taisīt tās programmas, horoskopu. Tas taču ir tīrais bleķis. Ja vien ir laba programma, tad... Jānis man piedāvāja kļūt par salonu līdziepašnieci. Kā? Tev? Bet ja viņš ir tik nesavaldīgs, mēs droši vien nesastrādāsimies. Tu kafiju negribi? Ka? To es eju un to kafiju. Ielai viņam pakaļā. Tu raudi. Raudi, māsiņa, raudi. Nevajag pašai uzprasīties. Starp citu, tuša notecēja. Oi, Sandija, tu pat dabūja sukas no Jāņa. Oi, kā dabūja. Ei, nu, tiešām? Jā. Stulbene, idiote, viņš viņai saka. Un viņa, viņai tak nav ko atbildēt. Oi, Jānis, katru prāt savaldīt. Nu, nepārspīlēsim. Reizēm Zigrīdas priekšā viņš pats izskatījās kā skolas puika. Labi, labi. Būtu tu redzējis Zigrīdu, kad Jāņai parādīja tādu zilu mapīti. Un prašā kundze sašļuka. Izēj rīta laukā pastaigāties. Man ar Tamāru jārunā.
un neklausies uz durvīm. Nu? Ko tu izlēmi, Tamāra? Zini, ir viens apstākļus. Sandija, es jau pieliku pie vietas. Nē. Manī rada bažas tas, kas salons tev ir uzdāvināts. Nu, un tāda? Redzi, ja tu to būtu pircis, pavisam cita lieta. Bet dāvināts... Dienamēs, ja Zigrīda pārdomā, viņa aizdrāžās uz tiesu, sarīko skandālu. Kam man tie kreņķi? Tik vien tās bēdas. Ja Zigrīda iedomātos izdvest kaut vienu skaņu, Nu? viņš zina, ar ko riskē. Labi, tad man ir jāparunājas ar savu vīru. Beidz vilkt garumā. Biznesa lietās vajag skaidrību. Nu, jā vai nē? Sveika. Imant, man salonā vairs nav neviena cilvēka, ar kur varētu parunāt. Es ciešos zobus sakodus. Tu zini? Jānis man piedāvāja kļūt par viņu pušelnieci. Ko? Un es dziedāšu viņam līdzi. Es dziedāšu līdzi, lai dabūtu redzēt dokumentus. Varbūt, ka tad man radīsies kāda ideja. Zigrīda arī vairs neko nerunāja. Tas vien jau liecina, ka lieta nav tīra. Bet ja man tā viltība neizdodas, saprot, es nemāku vīt intrigas. Man ir tāda sajūta, ka cīņā ar Jānis stabili zaudēšu. Es to jūtu. Tas nu gan ir maita, ko. Jāatrod kāds cits, kas viņam nolaista vaiku. Es vairs nedrīkstu atkāpties. Es taču tagad pārstāvu Zigrīdas ģimeni. Protams. Bet tu zini, kas man visvairāk dara traku? Nu? Tas, ka tevi varēja dabūt kāds cits. Oi. Oi. Ew! Labrīt. Labs rīts. Kaut kas traks. Ew! Ļudā! Kaiva! Kas ir, papu? Man tikko krūtīs ieskrēja viens pilnīgi svešs un saka, labrīt. Nu, kas tad vainas rītam? Varbūt te kāds izdod rūmi, un es nekā par to nezinu. Cilvēks mazliet aizsēdējās. Un tu te vaļīgi nakts kreklā? Nu kā, bet vēl taču ir nakts. Что за шум? Nu, mamma, paps man lasa morāli. Ak, morāli. Tu ej, kā viņa gulēt. Ak, morāli, paskaties pats uz sevi. Pārvācies no guļamistabas uz kabinetu. Kauns! Ar kaktu advokātiem. Šu. Nemūdi. Grīslis ir zverināts. Pieķēru kā putniņu. Pats atzinās. Tas ir pilnīgi normāli, ka jauni brūtējas, bet ka veči. Man pietiek. Bet... Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Man teica, ka jūs zināšot, kur var satikt Dinu. Ziniet, viņa gan diemžēl ar kārtīm vairs nenodarbojas. Žēl. Nu, varbūt es jums parādīšu vienu cilvēku fotografiju, un man būtu, ir ļoti svarīgi zināt, cik nopietnas ir šī cilvēka jūtas pret mani. To jau gan parasti sirds pasaka priekšā. Nu jā, bet savējais kaut kā pēdējā laikā baidos uzticēties, jo varbūt, ka es vēlamo iztēlojos par patiesu. Pazīstat? Nu jā, tagad mēs esam kopā. Nu, man likās, ka, es nezinu. Tā jau arī ir. Ir bijuši nopietni pārbaudījumi. Tādi, kad liktenis pasaka būt vai nebūt. Bet, mani jūs redzat šajā viņa liktenī? Te ir jauna sieviete, kur nav spējusi turēties pretī vilinājumiem un tagad to ļoti pārdzīvo. Laba izglītība, dziļa dvēsele,
Bet šķiet, ka pati vēl nenojaušu, cik stiprai vajadzēs būt, lai... Es nojaušu. Paldies, paldies. Ja jūs satiksiet Dinu, tad pasveiciniet no manis. Nu kā? Nu, Dina sapratīs. Labi. Ko tu tas nozīmē? Taisos projām. Kā nopietni? Un uz kurien tad? Jā. Jēkabam nepatīk, ka es tik tālu no darba dzīvoju. Nu, tad taču tev pašai būs savs dzīvoklis, ne? Jā. Firma īrēs. Sandī, tu zini, es visu laiku domāju par to Zigrīdas gredzenu. Tas nepilnu dienu tikai bija man pirkstā, bet tu tic vai netic, tā vieta tā visu laiku tā kā deg. Tu neko nejūti? Ai, kas tev liecies? Netaisni iegūta manta. Tās vērtība nenes. Nu, klausies, nu ko tu uztraucies? Nu, Zigrīda taču dabūja atpakaļ to savu gredzenu. Salons pieder Jānim. Bet ja nu viņš to tikpat netaisni ir iegūs kā to Zigrīdas gredzenu. Nu, un kas tev? Ko? Lai Jānis lauza savu galvu. Sandī. Sandī, meitiņa. Bet tu taču neesi tur iejaukt, vai ne? Ko? Pag, Sandī. Tu izbēri veselu gaudzi informācijas, un es nekā nesapratu. Kas un kāpēc? Pirmais punkts. No? Es lūdzu aizdevumu. Mīļomiņi, tos izsniedz bankas. Uz kādu summu tu mērķē? 10 000 latu. Ak, žēlīga tepes. Priekš kam tev tik daudz? Man ir jāizveido savs skaistumkopšanas salons. Telpas centrā, labas ērts, liels. Un starp citu, jums tur varētu rasties sava zināma interese. Savu interesi, saka. Labi. Parādi man savu plānu, izdevumu tāmi un visvisādi papīrīšus ar ģerboni. Uzzīmot. Nu, tas ir daždienu jautājums, Cērpkungs. Tu zini, mīļumiņu, kad viens lūdz, tad otrs prasa garantijas. Skarbi dzīves īstenība. Tālāk? Man ir cita vērtība. Un daudz lielāka par pašu skaistumkopšanas salonu. Un jo īpaši jums. Un? Informācija. Es jums varu nosaukt vārdā to cilvēku, kurš šāva uz Kaivu. Šāva? Uz Kaivu? Nu, ja man ir zināms šis notikums. Uz Kaivu? Nē, Sati. Dieviņš mūsu ģimeni no tādiem briesmu darbiem līdz šim ir sargājis. Kāds tevi ir maldinājis? Bet Kaivs, pap, Cērpkungs, es taču pilnīgi noteikti zinu. Papa. Ko tikai ļaudis nesacer pa mūsu aprindām? Anekdots, fars, traģēdijas. Publika augst emociju. Un kāds tās regulāri piegādā? Ko es neesmu dzirdējis par sevi? Ar akmeni kaklā iezviests Daugavā, izbarots vilkiem, nodots verdzībā čečeniem. Tas cilvēks, ar kuru Kaiva šobrīd satiekas, tieši viņš ir iesaistīts šajā afērā. Viņš man pats to visu stāstīja, un man viss ir pierakstīts. Datumi, vietas, laiki. Jā. Kā bērni izaug? Cik sen tu biji sīkaļā 2 bizītēm? Tā ir skati. Skaistumkopšanas salons. Pareizi, Sandī. Vajag ņemt liels kumos no dzīves. Gar maziem nav ko smerēt mutē. Nu, tad es varu cerēt uz aizdevumu. Cerēt, mīļumiņa. Vajag vienmēr. Tu zini, piekāp pēc 10 dienām. Bet man ir zināms, ka cilvēkam, kurš nodod informāciju, maksā. Jā. Tu painteresējies.
iekšlietu ministrijā. Bet tagad, piedod man gaida Itāļu biznesa grupa. Uz redzēšanos. Hai! Man vajag objektīvu pārskatu par prognozistes darbu. Jā, Ellis kundze. Un vēl. Uzmanīgi painteresēties par viņas meitu. Draugi, saistības, intereses, parādi, noslēdz. Šo informāciju vajag ātri. Cik vien ātri iespējams. Man reizēm šķiet, es kuģis esmu, un grozīgs vējš man burās pūš. Gan likteņa dotu krustu nesu, gan bezmērķīgi paiet mūžs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs.